Apskatīsim svēto rezistoru ciparu analogo pārvietotāju. Kāpēc to sauc par svēto rezistoru ciparu analogo pārvietotāju? Tāpēc, ka katrs ieejā pieslēgtais rezistors, pie kura tad pienāk viens no bitiem, attiecīgi šajā gadījumā 5 biti tiek pārvietot par analogu signālu. Tātad katrs rezistors atšķiras salīdzinot ar iepriekšējo kārtu 2 reizes, piemēram 2, 4, 8, 16, 32, 64 un tā tālāk. Tas nozīmē, katrai ieeja salīdzinot ar iepriekšējo atšķirība uz ietekmi ir 2 reizes. Tas nozīmē, ka vislielākā ietekme ir tajā ieejā, kurā ir vismazākā pretstība. Šajā gadījumā vecākās kārtas bits, jeb bits ar vislielāko svaru ietekmi tiks padots uz šo ieeju. Tāpēc, ka šeit ir vismazākā pretstība 2 km. Savukārt mazākās ietekmes bits, jeb ar vismazāko svaru tiks padots uz šo ieeju. Tātad šis ir 5 bitu ciparu analogais pārvietotais, kurš tālāk tātad ieeja padotos signālu, kurš tiek padots binārā formā 0 vai 1, jeb 0 vai 5 volti, tiek pārvietots uz analogu signālu izējā. Pārbaudīsim kāds darbs. Tātad, kad padodam uz jaunāko ieeju viennieku, mēs redzam, ka izējā ir 0,16, tālāk padod uz nākamo 0,47, un šī sprieguma vērtība pieaug, tātad, jeb analogo signālu vērtība pieaugot binārai vērtībai ieejā. Tātad mēs redzam, ka tad, kad ir šie 4 jaunākie biti padoti, jeb tajos tiek padots viennieks, tātad mēs redzam, ka izējā gandrīz puse no 5 voltiem. Savukārt tad, kad tiek padots tikai un vienīgi vecākās kāds bits, mēs redzam, ka precīzi puse. Savukārt viss padodot, jeb ieslēgts ir gandrīz 5 volti. Tātad šeit ir arī schēmas daļa, kas atbild par tātad invertētā sprieguma atpakaļ invertēšanu. Tātad mēs redzam, ka šeit ir invertējošs pastiprinātājs, tātad, kurš tātad pozitīvu sprieguma vērtību pārvērš par negatīvu, un lai to pārvērst atpakaļ par pozitīvu spriegumu, šeit ir vēl viena invertēšanas daļa attiecīgi. Šādu tātad mēs redzam, ka ciparu analogo pārvietotāju var izmantot, taču ir nepieciešams nodrošināt rezistorus, kuri atšķiras savā starpā 2 reizes, vai arī pieskaņot tos